Sveiki, mani sauc Lita. Ļoti priecājos tevi redzēt manā šajā pirmajā vlogā, kas būs saistīts gan ar radīšanu, gan ar visādām citādām lietām, gan arī droši vien par to, kā man iet šeit Zviedrijā, gan kā adītājai, gan kā cilvēkam. Tā kā, jā, un nedaudz iepazīsimies tie, kas mani tā kā nepazīst. Tātad, jā, mani sauc Lita. Es esmu medmāsa, es dzīvoju un strādāju Zviedrijā. Tie jau būs tagad 11 gadi. Un arī šeit Zviedrijā es tā kā ļoti aktīvi sāku, tā teikt, izlaist tautās, ja, to, ko es daru, to, ko es sādu, to, ko es tamborēju. Un, jā, šis posms tā aktīvi iesākās šeit Zviedrijā. Un sākumā bija tā, ka bija tikai vienkārši tamborēju mantiņas, un tad man meitas teica, mamma, tev vajag Instagram kontu uztaisīt atsevišķi tamborētām mantiņām, bet tas bija manā personīgajā. Un tad es tā, jā, labi, ok, jā. Un īstenībā es šos pirmās publikācijas, es neesmu izdzēsusi, es viņas esmu saglabājusi šajā Instagram kontā, Litas Knitting, ja, ko jūs īstenībā varat noskrolēt ritīgi uz leju un paskatīties, kāds tad bija šis te pirmsākums. Un tas man ir ļoti, ļoti, ļoti mīļš posms, kuru es nekad arī ārā nedzēsīšu, tāpēc, kad ar to arī viss sākās. Tā kā pamazām šo gadu laikā mēs esam attīstījušies, kāpēc es saku mēs? Tāpēc, kad Litas Knittingā ļoti aktīvi darbojās līdzi manas brīnišķīgās meitas, Lauriņa, ko jūs redzat tā ļoti daudz kā mūsu fotomodeli, ja? Un viņa arī ir, teiksim tā, ļoti daudzu manu adīto izstrādājumu, tā teikt, pirms autore, ja, tā kā idejas autore, ka viņa saka, mammu, es gribu šitā, piemēram, šīteni jaka, ja. Par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet jā, un šobrīd arī Lauriņa ir tā, kas, pie kuras Rīgā stāv visas uzadītās jaciņas, jā, teiksim tā, vai visi mūsu gatavie produktiņi, un viņa ir tā, kas arī nakts laikā skrien uz Omnivu un ieliek konkrētā teiksim, konkrētā pakumā tā jūsu jaciņu, ja tas ir nepieciešams izdarīt, teiksim, tā ļoti ātri, ja. Tad sākumā ar to nodarbojās Elīna, kamēr viņa dzīvoja Rīgā. Šobrīd Elīna arī ir Zviedrijā, bet viņa atgriezīsies Latvijā. Tātad Elīna ir tā, kas ir izveidojusi brīnišķīgu mājaslapu. Ja? Šī mums ir otrā mājaslapa. Pirmo mēs izveidojām, bet tā kā mēs paši visu darām, paši visu veidojam, tā kā mums nav nekas tā kā no malas iesaistīts, ja? Tad, protams, mēs ļoti labi sapratām un vajadzēja atrast šo te virzienu, kā vispār, kādai tai mājaslapai būtu jāizskatās, un Elīnai ir šis te redzējums, un viņa arī darbojās ar mājaslapu www.litasknitting.com, kur jūs varat iegādāties gan manis veidotos aprakstus, gan jau gatavas uzadītas vai uztamborētas lietiņas, ja? Tātad, un Elīna arī darbojās ar sociāliem tīkliem ļoti daudz. Viņa mums ir arī mūsu privātais fotogrāfs, jā, un viņai, kā lai pasaka, viņai ir, teiksim, tā neredzamā otrā daļa, ja teiksim, Lauriņa mums ir modele, kas un dod idejas, kas teiksim, virza šo pasākumu, ja. Es esmu tā, kas ada non-stopā, varbūt non-stopā ne, bet jā, es adu ļoti daudz, tāpēc, ka man vienkārši tas patīk, ja. Tātad, un Elīna ir tā, kas veido šo ten kontentu, ja, kā viņa būtu iedomājusies. Un tā, nav tā, ka Instagramā tikai Elīna visu publicē, ir arī es publicēju, ja, tā kā mums sanāk tāds nedaudz mikslītis, ja, ko es publicēju, ko Elīna publicēju. Es domāju, ka jūs arī to esat pamanījuši, bet es nezinu, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, bet es šo vienkārši atstāšu, tāpēc, ka man tā patīk. Ja? Un ņemot vērā to, ka jā,
šis ten arī Instagramas konts, man ļoti patīk, kad es iepazinusi daudz cilvēkus, daudz superīgus, fantastiskus cilvēkus, un ar ļoti daudzām meitenēm mums jau ir izveidojusies tāda draudzība, kaut arī mēs vienu otru vispār dabā neesam tā kā īsti redzējušas, ja? Bet ir šī draudzība tā kā, jā. Un kāds šis Instagram konts izskatīsies 2026. gadā, es vēl īsti nezinu. Iespējams, ka būs kaut kādas izmaiņas, bet noteikti paliks, jā, šis ten, kad jūs redzēsiet, ko es publicēju, ko Elīna publicēja, bet tāpat laikā tas viss ir kopā. Un es, piemēram, to, ko nopublicēja Elīna, es skatos pati neskaitāmas reizes, jo man ļoti patīk, jā. Tā kā, jā, jautājums bija arī viens par biznesa lietām. Ja? Tātad vēl man šis joprojām ir, jā, man ir nokārtota šī uzņēmēja darbība Zviedrijā, un šis tātad uzņēmuma kopskats ir tāds, ka šis ir vēl joprojām hobija līmeņa uzņēmums, jo Zviedrijā atšķirās šī uzņēmēja darbības veikšana no Latvijā, jo es arī zinu, kā ir Latvijā, jo es esmu bijusi tā kā privātais uzņēmējs arī Latvijā, bet tad tā kā, jā, cēsinieki mani zina kā manikīra meistarīti, un īstenībā, ja jūs skatāties, man ļoti prieks, un tas man deva arī ļoti daudz lietas arī šai dzīvē. Es jau atkal tagad, redziet, tāda es esmu, ja? Es pārlēkāju no tēmas uz tēmu. Piedodiet, tur nekā nevar darīt. Tāda ir mana būtība, un droši vien tāpēc arī es gribu saglabāt šo ten Instagramā, ja? Kad ir šī ten atšķirība. Ja? Tā tad, jā, runājot par Elīnu, lūk, ja, viņa dara to lielo, milzīgo darbu, tas ir, es nekad nevarētu uzturēt mājaslapu vien pati bez viņas, es nevarētu safotografēt tādas skaistas bildes, tāpēc mēs arī nopirkām fotoaparātu, un droši vien, ka mums tur vajag vēl kaut ko visādas lētas, un es nezinu, kas viņam tur ir, visu kaut ko, kas tā kā būs, ja. Un viņa veic šo milzīgi lielo darbu. Bet, jā, es paliku pie uzņēmēja darbības. Ja? Tātad, jā, šis ir hobija līmeņa uzņēmēja darbība. Un tas nozīmē to, ka šī nav masu produkcija. Litas knitings arī nekad nebūs masu produkcija, droši vien. Jo, ziniet, man ir 52 gadi, un es noteikti arī tā kā uz šo te nepretendēju uz kaut kādu milzīgu peļņu un lielām pārdošanām. Tātad, kāpēc es veidoju aprakstus un kāpēc es, teiksim, ādu šīs ļakas, kuras ir pārdošanā. Ja? Tātad, šobrīd ir tā, ka es veidoju aprakstu, un līdz ar to man pašai patīk, kad es esmu uzadījusi, teiksim, visus šos te piedāvātos izmērus, jaciņām, piemēram, ja, to, ko es piedāvāju aprakstā, es arī viņus pati visus uzvedu, un reizēm arī divreiz un vairāk, un citreiz ir, par šo es varbūt pastāstīšu citā reizītē, ja, kā taisni top tie apraksti, bet šoreiz vairāk par to, ka, jā, jūs varat iegādāties mājaslapā aprakstus, adīšanas aprakstus, arī tamborēšanas aprakstus. Tamborēšanas aprakstus šobrīd vairāk netais, bet tie, kas ir, tie ir, bet man ir idejas, man patīk arī ļoti tamborēt. Tā kā jā, redziet, es atkal kaut kur aizlecu, jā. Tātad, un varat iegādāties arī gatavas jaciņas, kas ir īstenībā tikai dažos eksemplāros. Principā uz pasūtījumu es neādu. Ļoti retos gadījumos, ļoti retos izņēmumu gadījumos, bet tas tiešām ir tikai man ļoti tuviem pazīstamiem cilvēkiem, jo ar šo adīšanu uz pasūtījuma man kaut kā nav īsti veicies. Man kaut kā nav īsti veicies ar cilvēkiem, kurus es nepazīstu. Un
Tā kā, jā, un man patīk, ka viss ir tā forši, viss ir tā mierīgi, viss ir tā mīļi, viss ir tā, nu, tā ļoti privāti, un es, man liekas, ļoti daudz tā kā atdod no sevis, un jā, ir bijuši gadījumi, kad veids pasūtījumu, un vispār pēc tam cilvēks pazūd, ja viņa ir uzadīta. Protams, viņa nekur nepaliek, viņa tiek kādam citam un tā, un kaut kādas bija arī šāda sadarbības. Es arī ļoti saprotu, ka tas nav vienkārši. Un es saprotu to, ka jā, principā rēķināties ar to, ka uz pasūtījumu es neadu, bet uz pasūtījumu tiks adīts 2026. gadā viens kāzu jaku modelītis, kas ir pūra elegance. Šī plānā smalkā mohēras jaciņa, kas ir tāds standarta modelītis, ja, to gan varēs, tā būs vienīgā, kur sadīšu uz pasūtījumu, jo man visu laiku šī baltā mohēras dzija ir plauktiņā, stāv, viņa ir iepirkta, ja, un līdz ar to līgavām būs, teiksim, tāda, šo klasisko jaciņu tiešām izvēlēties savā vēlamajā izmērā, savā vēlamajā garumā, jo pērkot līgavas kleitu ir tā, ka ir īstenībā ļoti grūti ar jakām, tas attiecīgs, protams, ja tev ir pilnīgi plikā augšiņa un tāds, bet tāpat tās ir jārēķinās to, kad ir viduklīts un līgavai ir jānopērk šī kleitiņa, un tāda ir jāskatās, kā mēs šo jaciņu varam pielāgot. Un īstenībā šī pūra elegance, plānā mohēras jaciņa, viņa ir tāds standarts modelītis, kuru var pielāgot, teiksim, gandrīz jebkurai kleitai. Es saku gandrīz jebkurai kleitai, jo, protams, ir tādi modeļi, kuriem vispār jakas nevajag un kurām vispār jaka ir vienkārši lieka, bet tāpat tās līga viņai, ja gribās, ir jau vakars un diena gara un kaut ko tā kā vajag uzvilkt tajā vakarā mugurā, tad, teiksim, šī pūra elegance ir tāda jaciņa, kuru es adīšu līgavām pēc pasūtījuma. Tas būs tā kā vienīgais. Jā, tad, jā, nedaudz ir jāiedzer kafija. Es esmu ļoti liels kafijas mīlis, bez kafijas es nekur. Droši vien arī tāpēc, kad es strādāju naktsmaiņas, un jā, es dzeru daudz kafijas, dzeru labu kafiju un daudz kafiju dzeru. Es arī dzeru daudz ūdeni, protams, ja. Nu jā, tas bija tas. Jā, un ir tā kā gada nogale, un šobrīd ir tā, ka es tādas ļoti aktīvi kaut kādas jaunas lietas neveicu. Es gribu šo gadu nobeigt ļoti mierīgi un ļoti godīgi. Tā kā es esmu pādījusi mazās franču šallītes un matugumijas, kas, teiksim, arī ir dažas jaciņas, kuras tiks sapakotas maniem mīļajiem, jo varbūt arī to jūs varēsiet redzēt kādā no maniem blogiem, kā mēs veidojam dāvanas. Ja? Tā kā man ir arī šī ideja un tāds. Tā kā jā, un arī vēl viena lieta, ko mēs sākām arī šajā gadā, jā, ir šis YouTube kanāls, kurā jūs arī varat jau atrast daudz bezmaksas video pamācības, kas ir kapučšallei. Variet uzadīt kopā cimdiņus ar mani, variet uzadīt mazo franču šallīti un variet uzadīt arī matugumiju. Un īstenībā, jā, matugumiju var uzadīt tikmēr, kamēr vārās zirņi, un mazo franču šallīti var uzadīt viens pats mājās, viens pats mājās, divi Netflix noskatīšanās laikā. Tā kā, ja gadījumā tev vēl nav iegādāta dāvaniņa, vai tev pietrūkst kaut kāds mazumiņš, dodies uz YouTube kanālu un uzadi kopā ar manīm savu franču šallīti vai matugumiju saviem mīļajiem. Tas ir tāds foršs dāvanas pielikums, vai arī varbūt tikai pati sava dāvana. Tā kā, jā, es ļoti priecāšos, ja tu komentārā kaut ko ierakstīsi, kaut ko man pateiksi, vai teiksim, ierakstīsi, ko tu tā kā vēlētos gribēt redzēt šajā manā vlogu kanālā.
par ko es vairāk, vai ko tu gribi, lai es vairāk pastāstu, ja? Tad mēs arī varam veidot šīs atsevišķās tēmas, bet, protams, man arī plāniņš ir, ko es šeit darīšu, par ko es šeit runāšu. Šis, teiksim, vairāk bija tāds iepazīšanās, tāds starta video, ja? Un, jā. Un kāpēc šodien es to visu safilmēju? Tāpēc, kad es... Jā, es teicu, ka es neko lielu šajā gadā nedarīšu, bet, ziniet, es jau nevaru neko nedarīt, ja? Tātad šeit ir mans pirmais mašīna adīšanas apraksts Mohēras Jaciņai Ladauče. Šis bija pats pirmais, īstenībā šis ir vienīgais adīšanas apraksts mašīna adītājiem latviešu valodā. Un šis bija man tāds, teiksim, mēģinājums, kā vispār to darīt, kā vispār to veidot, ja? Un, protams, ir arī ļoti daudz nepilnības, un šis bija 24. gadā, un par šo 25. gadu, ja vadot, komunicējot ar meitenēm, neskatoties uz to, ka viņš bija notestēts, ja, tāpatās tu redzi šīs lietas, pie kurām būtu vēl jāpiestrādā, un šo aprakstu es šobrīd atjaunošu, un sākšu arī tieši ar to, vienkārši kā nomērīt sevi, kā nomērīt savus izmērus. Un šis apraksts šis apraksts būs pārveidots, tā teiksim, atjaunots, ļoti uzlabots ar daudzām lietām. Šī pats adīšanas, šie paši adīšanas video droši vien tad es nemainīšu, tas ir tāds ļoti garš un iepratīgs darbs, un tie man ļoti patika, tie ir ok, ja? Bet, teiksim, vairāk šī izskaidrojošā daļa, kā mērīt, kā aprēķināt pašam priekš sevis. Un arī šajā aprakstā nebija klāt, kā adīt valnīti, jo valnīša tā, teiksim, apdares daļa tika adīta ar rokām, jo man ir Silver Reed LK 150 mašīna, uz kuras var uzadīt valnīša apdari, bet man nepatīk. Man patīk adīt ar rokām. Un man vienkārši likās, ka visi māk adīt ar rokām apdarīti, bet... Jā, protams, nē, tas ir jāparāda, tā kā tas arī būs. Un varbūt meitenes, kas iegādājušies šo pirmo aprakstu, tā kā neesiet bēdīgas, vienkārši tas ir pirmais. Un es ceru, ka jūs arī sapratīsiet, ka tur ir šīs daudzās kļūdiņas un viss. Un kad vienkārši man nebija piemēra, no kā skatīties, kā viņu veidot, kā teiksim, vispār tiek veidot mašīna adīšanas apraksti. Un vispār filmēt tie video bija ļoti, kāpēc es arī tā kā vēl neko vairāk neesmu izdarījis, tāpēc, ka ir ļoti grūti filmēt video mašīnu adīšanai, ja? Neskatoties to, kad man ir 3 veidu statīvi, ja? Tāpat tas ir ļoti grūti. Bet jā, šis apraksts ir man ļoti, ļoti mīļš. Un šobrīd arī mēs strādājam pie tā, kad man ir viena līgaviņa, kurai mēs kopīgi Adam Jaciņu pēc šī apraksta, un arī meitene ir tiešām ļoti, ļoti iesācēja vairāk. Domāju, ka šis konkrētais apraksts bija vairāk paredzēts, man varbūt vajadzēja vairāk uzsvērt uz to, ka viņš tomēr bija vairāk paredzēts tev, kas zina, kas ir mašīna adīšana, kas zina, kā ar sevi jāmēra, kas zina, kā ir jāda apdare, varbūt tāds. Tāpēc es arī ieraudzīju šo momentu, ja, kad meitenēm, kas ir tikko iesācējis, tā kā vajag nedaudz tā kā vairāk šo informāciju, kā tas viss notiekās, kā tas viss būtu jādara, lai šis rezultāts ir tāds foršs. Jā, tā kā šis apraksts tika atjaunots. Un paldies tev, kas jau esi nodījis savu Jaciņu pēc šī apraksta, un varbūt es atvainojos tev, kurai kaut kas nav sanācis, bet... Tas arī, ko es tev gribu teikt, ja tu skaties un tu esi šī meitene un tu saproti, ka tu esi nopirkuši šo aprakstu un tev kaut kas nav iznācis, tev kaut kas nav sanācis, šeit jau nāk mani brīnišķīgie kaķi, lai viņi nāk. Ja tev kaut kas nav sanācis, droši raksta man e-pastu, mēs varam, man patīk cilvēki, man patīk komunicēties ar cilvēkiem, un mēs varam, teiksim, saprast, ko kā darīt un kā, lai tas viss būtu tā forši, ja? Tā kā jā, un drīz jau būs Ziemassvētki, man šobrīd mājās nav nekas ļoti, ļoti Ziemassvētki, man nav arī Ziemassvētku egle, man nav arī durvju dekorācijas, kas man bija parasti, tāpēc, ka man ir 2 kaķi, vai ne?
Jā, man ir 2 kaķi, un viņi ir jauni kaķi, un viņiem ļoti patīk visā piedalīties, un viņiem ļoti patīk visu kaut ko darīties. Nāc, atrādīsim tevi, Teo, jā. Pasties, šitas smukulīts ir Teo. Šis ir Teo, jo. Teo vēl mācās, kā uzvesties ar radījumiem, jā. Šis ten ir Teo, jā. Maija mums ir pastāvīga meitene, viņa nāk tad, kad viņa grib, bet viņai ir ļoti iemācījusies sēdēt man blakus, tad, kad es ādu, uzmanīt procesu. Viņai ļoti patīk, kad es veidoju aprēķinus, un es drīz veidošu un strādāšu uz šī ten galda ar papīra lapām, ar datoru, kalkulatoru, mēlētēm, visu kaut ko, un viņa noteikti būs šī ten asistētāja, tā kā jā, bet man gribējās jums parādīt arī Maiju. Maija, parādīsim tevi cilvēkiem, jā, parādīsim. Nu, lūk, jā, šī ten ir mana Maija, jā. Bija tā, kad es ņēmu kaķus, es tā kā ieraudzīju, es gribēju meitenīti, jo man ir bijuši puisīšu kaķi, jā, un es gribēju meitenīti, un tad es ieraudzīju Teo, un es vienkārši iemīlējos viņā, un es nevarēju, un sapratu, labi, būs man Teo. Un tad, kad es aizbraucu apskatīt Teo, Maija ar Teo, viņi abi divi bija tik ļoti, ļoti kopā, un es paņēmu Maiju klēpi, un es saprotu, šitas arī ir mans kaķis. Nu, viņi ir tandēmā, viņi ir abi divi kopā, Maija un Teo, viņi ir abi divi kopā. Bet šitā ir ļoti, ļoti nosvērta kaķenīte. Nu tā kā mēs jums sakām šoreiz uz redzēšanos, un tiekamies nākošajā reizē. Atā!